Ik viens cilvēks, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un nodarbošanās, ir spējīgs paveikt dažādus uzdevumus, kāds labāk, kāds sliktāk, un tas ir pieņemami. Šodien esmu izaicinājuši divas personības, lai saskatītu viņu kopīgās un atšķirīgās šķautnes, stiprās un vājās puses. Kristers darbojas Latvijas Radio 5, vadot raidījumus, kā izstāsta albumu, kas ir zem teksta un vakara nagla. Brīvajā laikā aizraujusies sportu. Lūcija, jeb repere revolūcija, izdevusi pirmos singlus un seko aktualitātēm hiphopā Latvijā, par ko raksta portālā hiphops LV, darbojusies Jūrmalas jauniešu domē un skolas pašpārvaldē. Skatāmies, kā viņiem veiksies pirmajā mūsu uzdevumā. Sveiki, labrīt vai labvakar. Vienalga, man sauc Kristers Karlsons. Mani sauc Lūcija Bāliņa, mans skatuves vārds ir Revolūcija. Revolūcija ir repere. Bet Lūcija ir meitene no Kauguriem, kas šobrīd studē žurnālistiku pirmajā kursā Rīgas Tradiņu universitātē. Jā, Lūcija aizgāja no darba, lai būtu revolūcija šobrīd. Esmu Latvijas Radio 5 ētera personība. Esmu arī, protams, students komunikācijas zinātnes Latvijas universitātē, zemesargs, sportu mīlošs cilvēks, un tā nu es aizvedu savu ikdienu. Izveido plakātu un saukli sevis izraudzītam protestam. Manuprāt, protestēt ir vērts par netaisnīgām lietām. Lietas, kuras ir iespējams mainīt. Teiksim, es nevaru protestēt par to, ka mēnesis pārāk spoži spīd. Bet protestēt vajadzētu par lietām, kuras ir iespējams mainīt, un tās dotajā brīdī ir netaisnīgas. Būtu vērts protestēt pret to. Tiek speciāli modificēti, pieņemsim, mopši un visu kaut tādi suņi, kuriem ir saspies deguns, kuriem grūti elpot. Pret to man ļoti tuvu sunīšu un man ļoti nepatīk. Man šķiet, tas labākais jautājums ir par to, uz kādu protestu es došos. Kas pašlaik nav diži labs par lietu šodien? Šodien bija lietas no rīta. Meteorologi mani nebrīdināja par to, ka pēcpusdienā būs lietas. Man dažreiz šķiet, ka tā nav īsta profesija. Kā tu vari zināt, kas būs pēc 2 mēnešiem? Kāds mākonis? Tātad es taisīšu plakātu par tiem suņu deguniem. Atbrīvo šņukuru. Atbrīvo šņukuru. Nē, tas vajag kaut kā neskan. Kas, lūk, ja mēs tā padomātu, kas ir viena lieta, kas īsti nevienam nenodara? Ja kāds var nosaukt man labu vērtību, ko pienes baloži, izņemot to, ka viņi diezgan ok izskatās, viņi ēd mūsu ēdienu, nokārtojas, kur nepieciešams. Es laikam varētu protestēt pret baložiem, lai baloži nomierinātos. Kaut kādu atskaņu varbūt vajag. Purniņš, brīvs šņukurs, dzied miksdokurs. Brīvs šņukurs, šņukurs brīvs, suns ir dzīvs. Bez uzraksta nesaprast, par ko es protestēju. Dotajā brīdī jau izskatās pēc cāļa. Uj. Tāds ļoti labi paēdis balods man sanāk. Ko es teiktu par šādu balodi? Tam man vajag kaut kādu zīmējumu, šņukuriem tādā garām. Šņukurs brīvs, suns ir dzīvs, jā. Ja es mācētu zīmēt, varētu uzzīmēt tā kā cilvēku seju, kuram ir galīgi saspies deguns, tā kā mopsim, kas būtu ļoti noteikti uzskatām parādīt šo, bet tas neesmu tik talantīgi. Šeit jau baloda sāk izsīties pēc zābaka. Vizuālais aspekts ir nodrošināts, laiks domāt saukli. Balodi, liec mūs mierā vai mazgāsies pienā. Šņukurs brīvs, suns ir dzīvs. Es gribētu teikt, ka ir gatavs. Šņukurs. Suņi nav rotaļlieta, ar ko spēlēties. Suņi ir dzīves radības. Nevar modificēt dzīves radības. Šņukurs ir brīvs, suns ir dzīvs. Balodi, liec mūs mierā vai mazgāsies pienā. Šņukurs ir brīvs, suns ir dzīvs. Šņukurs! Izklausās ok. Labāk nekā es būtu gaidījis, ka izklausās. Nākamais uzdevums. Atmini dziesmu pēc attēlā redzamās situācijas. Latviešu mūzika, manuprāt, kā katram latvietim, tai būtu jābūt pašsaprotamai lietai. Un es pārsvarā arī cenšos to klausīties katru dienu, pat ja tas neietver manas radio pienākumus. Un es ticu, ka manas spējas, zināšanas par latviešu mūziku stiepjas arī ārpus hip-hopa. Kopš es darbojos Hiphops LV, kas veido saturu par latviešu reperiem, man ir nācies iet uz gan zelta mikrofoniem, gan uz Gammu, gan uz Austrijas balvu. Un vispār jau no mazām dienām visos Kauguru svētkos esmu bijusi.
Uz Sinevīlu es esmu braukusi. Zaļumballēs tētis man ir dancinājis. Es domāju, no kaut kāda savu draugu loka, ja jāmin latviešu ziņas, tad es esmu top 1 minētājs. Es nāku smagi ar latviešu ziņiem. Jā. Ok, man ir aizdomas, ka šis varētu būt ar mani atkal runā kājas. Šis izsās pēc Dona video signāls. Kā signāls baloži. Bet šeit ir kāja. Viktors Lapčēnoks un Nora Bumbieri ir? Ok. Kaut kā gribas teikt tiešām to ar Grīnbergu, bet tur bija arī dāmas vokāls. Ap to laiku Latvijā nav diši daudz citu variantu kā Nora Bumbieri. Es ticu, ka tur ir Nora Bumbieri pavisam noteikti šajā skaņdarbā. Nu pareizi. Ar mani atkal runā, kā es runā, naktī vakarā. Pērles, gulta, zvaigžņots vakars, krellas. Tā meitene dārina asaru krellas. Tā, šeit ir guļamistaba, mums ir Pērles. Nakslīgā guļamistabā. Intersbusu, līdzdonāts. Kaut kāds Samantīna. Nāk nakts, un dziesmas autori ir bet. Nē. 0 no 2. Šī meitene dārina, asaru krellas? Būtu, ka viena asara es būtu zinājusi. Ir tāda grupa. Ir grupa Metronoms. Tā ir īsta grupa. Un viņi ir atbildīgi par nāk nakts. Ok, būs jāatsveidzina tās zināšanas. Es pārāk drosmīgi sāku ar sakot, ka jā, es zinu visu. Šeit mums ir sirds, kas skrien prom, un smadzenes ir bēdīgas. Labi, salauzta sirds. Tā nav. Ļoti tāds tāls minējums. Varbūt šis ir Lauris Reiniks, es skrienu. Izpildītājs Latvijas estrāde, Viktors Lapčēnoks, Raimonds Pauls, Žoržs Siksna. Nu tad mīļie. Muļķes sirds, tā nekad nekur nav gana. Bet tas ir muļķis ir Žoržs Siksna, one and only. Kaut kā man gribētos teikt Žoržs Siksna, bet skaņdarbs. Muļķis sirds. Kā tu? Sirds neizskatījās tik muļķīgi. Bet, ja tā tagad paskatās, tad jā. Šis paliek tikai grūtāk un grūtāk. 3 dāmas ap ugunskura. Viņas nopēt ugunskura. Kaut kas ir ugunskurā. Es tā gribētu minēt. Šis ir kā mīkls pildīt. Šeit ir sievietes 3 pie ugunskura. Viņas sildās, visās, ka viņas ralā. Ugunskurs, kurtizāņu ugunskurs, Dakota. Ej! Sevis mazliet žēl. Tur bija tāda vārda piedziedājumā. Dakota kurtizāņu ugunskurs. Šo mans tētis dziedāja. Mans tētis iemācījās spēlēt ģitāru pats, un mēs braucām uz Abavas rumbu. Mēs kaut kādos pārgienos, un tad mēs spēlējām vakaros. Tāpēc es zinu. Es izējuši vēlreiz cauri visam šim un vēl daudz kam, un nākamreiz šādas kļūdas nepieļaušu. Cik labi Kristers un Lūcija spēj tikt galā ar senākām mūzikas atskaņošanas tehnoloģijām. Attenāt pakaļ kaseti. Es pats, neizbēgami patērēju pārsvarā straumēšanas servisus, bet man ir arī mana nelielā kompaktdisku kolekcija, un ik pa laikam ļoti tāds svēts brīdis izņemt to kompaktdisku atskaņotāju no skapja, ielikt tur kādu disku, paklausīties, jo man šeit uzreiz arī klausoties mūziku kādā neordinārā veidā, tu daudz vairāk novērtē tieši šo mākslas darbu. Attīt kaseti, tā to dara manuāli šitien, ja? Jā, mīļie draugi, es neko nezinu par kasetēm. Es laikam gribētu ticēt, ka šis, bet īstais jautājums ir, kā ir jātina kaseti. Visi zina. Nu pag, nezinu. Tas ir ok, ka man taisās šis. Ok, šis taisās lielāks, tā kā es pieņemu, ka es viņus visu to informāciju pārtintīju vienā. Kā var būt labāks instruments par šo 21. gadsimtā radīto pildspalvu? Te jau disks jāliek. Labi, sākam, spiežam visus pogas. Kurš nezina, ka te ir puncis. Dusmīgs. Labs starts. Tā nav kasete.
Šitās pogas ir tikai, lai kasetes bīdīt, Ok, viņš tagad tin kaut ko. Viņš tik rūt rādio nav bijuši. 2 pogām. Kā? Nu, gan es esmu apjūts. Tā gan varbūt nevajadzētu būt. Tas tā strādādies? Ir! Es to izdarīju. Ak, Dievs, I'm so excited. Paldies, kad visu komandu mēs kopīgiem spēkiem šo izdarījām, es neticēju. Tas noteikti ir visai sarežģīti. Nu, sarežģītāk nekā es biju domājis, bet, hei. Nu, ar kasešu atskaņotājs izdzīvoja aptuveni 10 minūtes. Es nezinu, ko šādās situācijās dara. Nu, vienmēr sakot, tomēr digitālajai straumēšanai ir savu plusi, bet turpinam novērtēt īstas straumēšanas metodas. Pienācis laiks noslēguma uzdevumam. Kā sevi redz Kristers un Lūcija? Tam tagad jāizdomā, kas notiek ielās. Tu plāno zīmēt ārējo vai iekšējo pašportretu? Es tagad to mēģinu saprast. Man liekas, ka mums abiem ar mūsu zīmēšanas skilliem būtu pareizāk zīmēt iekšējo. Jā, jo tu vari ļoti interpretēt. Jo tad mēs varam jebko zīmēt un es varu būt suns. Ar ko var dabūt ādas krāsu? Mazliet zilais ir jāiejauc kaut kur. Ui. Man liekas. Es kādreiz gāju mākslas skolā 2 gadus. Kā vispār jājauc krāsas? Nu, es zinu kaut kādas, paga, ko tu dari? Ui. Krister. Paga. Nē, tagad tev būs tur brūna kaka. Balošu pilnu pagalmu, viņiem ļoti skaists dziesmas. Bet tu nevari nosaukt nevienu konkrētu. Es to izpīšu. Kā tu vari to saukt par savu dzīves himnu? Ja tu pat nezini, kā viņu sauc. Bet man ir ļoti slikta atmiņa. Labi, man tādā gadījumā definīcija ir mana dzīves himna. Ancis? Jā. Man patīk šis jautājums, bet es neesmu par viņu domājis nekad. Es laikam dotajā brīdī teiktu jaunais ots. Ojī. Un skaņdarbs man visi ir labi kopā ar Marko un Viesolu. Jā. Jo. Es domāju, ka tā ir šī laikmeta himna hip-hopā kaut kādā ziņā. Nē. Manas dzīves himna, jo tur ir ļoti labi rindiņi. Tur ir sestdienu pavadījis jumta. Tu man tāds, Karlsons, visu dienu uz jumta. Ok. Jā. Tas ir ļoti labi. Kāds ir ideāls cilvēks? Man šeit neeksistē ideāls cilvēks. Neeksistē, jā. Vienkārši jūties labi ar sevi. Jūties labi, kā tu attiecies pret citiem un pret sevi. Tad tu esi maksimāli ideāls sev un citiem. Bum! Kas jāpiejauc, lai brūnais paliktu vēl gaišāks? Balts. Laikam vārdus gribētu teikt, ka man ietekmē vairāk nekā mūzika. Nu, ietekmē vārdi. Bet varbūt mani vairāk piesaista melodija dažreiz. Laikam tāds pēdējais, kas man tā forši ietekmē, bija Frank Ocean, Nike's. Jo tur viņš ļoti forši runā par to izaugšanas brīdi, cik ātri paskrien laiks un cik ļoti tas ir jānovērtē un cik aplami tagad šķiet tas, kā agrāk gribējās pieaugt. Bet kāpēc tev sanāk? Pasies to galvu un kaklu. Bet ir ļoti... Izstāst pēc basketbola groza. Jā, izstāst, ka tu esi daudz kačājis džimā kaklu. Es abrīnoju kaut kādu auru. Ir tādi cilvēki, kuriem vienkārši ir tāda pārliecināta aura, kad viņi ienāk telpā, kad visi telpa pagriežas uz tiem cilvēkiem. Man patīk tādi cilvēki. Es novērtēju godīgumu. Tas man šķiet vissvarīgākais. Jo godīgāks spēj būt cilvēks, jo augstāk es varu viņu vērtēt. Nu, es gribēju būt, man liekas, es biju ļoti maz, un es gribēju būt vēderdejotāji. Jā! Un es reāli tā kā iegāju virtuvē un tāds mēme čeko šito, tā kā tu nevarēsi, tu neticēsi. Labi, es negribēju kļūt par vēderdejotāju, bet es dažreiz aizdomājos par to, cik stilīgi būtu iemācīties vēderdejs. Nost ar tiem džekiem, kur nes savus ģitāras ballītēm. Jā, nes savu punci uz ballītēm. Laiks vēderdejām. Kā lai zobus uzzīmē? Tur jau zobi? Nu jā, tu jau smaidulis. Ne, bet man patīk tev tāds, man nav uzacis, man vajag. Un man kā klasiskā bērnu dārznieka zīmējumā stūrī ir saulīt. Tu uzvarēji. Jā! Tev ir vesels 6 zobi, tu pa daudz nebūs. Un man ļoti patīk, kad ir tās, viņas nav aizkrāsotas, tās malas līdz galam. Un ka tu arī roloji ar tām 3 krāsām, ko tu sākumā samiksēji, viņas tur var redzēt riktīgi labi. Jā. Un tas ir kāds plecīgs vīrietis. Nu tev var redzēt, ka ar mākslas skolu. Turpat
acis. Man nav, piemēram, skropsts. Un tev arī ir zods. Jā, Novēl tev atrast manu zodu šajā zīmējumā. Big Ed. Nu, Kaut kā tā tā. mums gāja. Parādam visiem. Jā, Rekur. varat vērtēt līdzības. Nu, Paldies, Krister un Lūcija! Jūsu pašportrets no ir saglabāts cilvēks JPG formātā. Uz tikšanos nākamreiz! Atā!